Mani sauc Ainis Čaunāns. Vēlos jums pastāstīt par jaunu, interesantu atrakciju, kur sāksies jau šo sestdienu un turpināsies visas vasaras garumā. Tas ir rīdzniekiem būs iespēja braukt izglītojošā ceļojumā pa Rīgas pilsētas kanālu un Daugavu ar nelielu izmēru koku kuģīšiem. Maršrutā būs 6 pieturvietas – Andrejostā, pie Brīvostas pārvaldes, Basteikalnā, pie Operas, pie Stokmana, Tirgus Spīķeriem, pie Radisona viesnīcas, pie Ķīpsalas un atkal atpakaļ kanālā. Būs 2 veidu biļetes. Varēs izbraukt apli un varēs iegādāties arī dienas biļeti. Iegādājoties dienas biļeti, braucējiem tiks izsniegta karte, kurā ir apzīmētas pieturvietas un visi ievērības cienīgi objekti, kas ir šīs pieturvietas apkārtnē. Un varēs, apstaigājot objektus vienā pieturā, varēs atnākt atpakaļ uz kuģīti un braukt tālāk uz nākošo. Tādā veidā saturīgi pavadot visu dienu. Uz kuģīšiem būs arī audio gidi, kuri 15 valodās stāstīs par ceļā redzamajiem objektiem, augiem, stādījumiem, dažādiem vēsturiskiem notikumiem. Kanāla motorlaivu kompānijai tie plāni ir samērā ambiciozi, jo mēs šobrīd esam uzbūvējuši vienu jaunu elektrisko kuģīti, bet uz Jāņiem būs jau otrs, tātad mūsu flote jau sastāvēs no 3 kuģīšiem. Un, ja šī sezona būs veiksmīga un izrādīsies, ka rīdzniekiem šāds pakalpojums ir vajadzīgs, tad mēs pa ziemu uzbūvēsim vēl 2 kuģīšus, lai pa apli ietu 4 kuģīši ar elektriskajiem dzinējiem, un tātad katrs 15 minūtes pie pieturvietas piestās kuģītis. Tas nodrošinās tā kā diezgan lielu pasažieru plūsmu un iespēju daudziem cilvēkiem saņemt šo pakalpojumu. Tas varētu būt labs sākums arī pasažieru pārvadāšanas atjaunošanai Rīgas ūdeņos, jo šobrīd tie izklaides kuģi, kas pa Daugavu vadā turistus, viņi ir tikai izklaides kuģi, viņi nav sabiedriskā transporta sastāvdaļa, kā līdzīgi ir Stokholmā, Amsterdamā un daudzās citās pilsētās, kad ūdens satiksme ir integrēta pilsētas sabiedriskā transporta tīklā un ir ērtas pārsēšanās no vilciena uz ūdensbusiem, jeb no ūdensbusiem uz attiecīgi kaut kādiem citiem transporta veidiem. Sadarbībā ar Anci Dobeli mēs esam taisījuši prezentāciju Rīgas domē, kur ir ieplānots izbūvēt Daugavas ūdensbusus, un pirmais maršruts varētu būt tāds, kas savieno Ķekavu un Balderāju, veidojot zigzagu maršrutu Vecrīgas rajonā. Ir paredzēts izbūvēt pie iebraukšanas Rīgā dažādās vietās parka un raida stāvvietas, un ūdens satiksme varētu būt ļoti laba alternatīva tramvajam un trolejbusam un autobusam, jo cilvēki, atstājot savu automašīnu parka un raida pieturā, ļoti ērti, komfortabli un ātri ar labu kuģīti varētu nokļūt Rīgas centrā. Tādas ir tās mūsu ieceres, un īpaši es gribētu pateikties Dainim Ivānu-kungam par to, ka viņš bija faktiski viens no nedaudzajiem Rīgas domas birokrātiem, kuri nevis tikai saskatīja šajā projektā šķēršļus, bet intensīvi strādāja, lai beigās doma nobalsotu par to, ka šī kuģīšu kustība ir atbalstāma.